Daudzas desmitgades tautieši ārvalstīs apvienojas pēc interesēm, dibinot korus, deju kopus, teātra studijas, novus klubus un tam līdzīgi. Bet lūk, Īrijā ir apvienojušās šeit dzīvojošās vecmāmiņas, izveidojot radošo apvienību Omītes uz salas. Šodien atrodamies Brejas ostā, kur vecmāmiņām notiek kārtējā tikšanās, šoreiz zīmēšanas meistarklase ar Santu Siliņu. Šodien mums ir pirmā reize, varbūt, ka būs vēl kādas, Omīšu uz salas grupai, kur mums brīd pa brīdim parādās arī kāds vectētiņš. Zīmēšanas klase, varētu teikt, jā, zīmēšanas klase, ko es mēģinu absolūti pamatus skicēšanai, zīmēšanai parādīt, kādā veidā sākt un iet uz priekšu novērojošā zīmēšanā, kas ir ļoti interesanti un kas ir ļoti arī veselīga un kas ir ļoti laba mūsu mentālai veselībai. Jo mēs pilnīgi absolūti atslēdzam jebkādu citu domāšanu tajā brīdī, kad mēs skatāmies un zīmējam, un tad piepieši pamostamies un esam atpakaļ šajā zemē. Kā vispār radās doma apvienot vecmāmiņas? Tas bija tas slavenais ierobežojuma laiks, kad mēs nevarējām fiziski tikties un gribējās tomēr nezaudēt to saziņas veidu ar omītēm. Un attiecīgi Facebookā es izdomāju, ka vajag, ko mēs darām, kad mēs nevaram fiziski tikties, ko mēs darām ar mazbērniem, kā mēs dzīvojam, ko mēs varbūt kaut ko garšīgu gatavojam, ko mēs varbūt ādām tamborējam, vienmēr sakot par savējo, par omīšu dzīvi. Ko jūs jau esat paveikušas un kādi ir nākotnes plāni? Kad mēs sanācām uz savu tādu lielāku kopīgu tikšanās reizi, mēs izdomājām, ka mums ir jāsatiekās biežāk, un tās biežākās tikšanās bija saistītas ar dažādām meistarklasēm. Mēs gatavojām rotas, mēs gatavojām ēdienus, tad mēs satikāmies Lačplēša dienā vienās mājās pie vienas skaists un labs omītes, kur mūs uzņēma. Mēs bijām pie Aijas. Tad mēs 18. novembrī atzīmējām Latvijas dzimšanas dienu Dublinā. Mēs piedalījāmies svētku pasākumā. Un, protams, Ziemassvētku pasākums bija ļoti jauks mums. Un mums bija jaunā gada tādas mazas pasvinēšanas viesības. Un tad, protams, lielākie svētki mums bija kultūras diena Dublinā, Latviešu kultūras svētki. Tagad mēs esam Brejā un mācāmies zīmēt ar Santu Siliņu, mūsu labo mākslinieci. Ja mēs runājam par nākotnes plāniem, protams, ka mums katrai primāri omītei, kura dzīvo šeit un kurai šeit dzīvo mazbērni, mums ir primāri turpināt darboties ar saviem mazbērniem. Mums ir lieliskas latviešu skoliņas Dublinā un visā Īrijā. Mums ir lieliski mākslinieckās pašdarbības kolektīvi. Un tāpēc tas septembris tā paies, ievirzot mazbērnus tādās mums vēlamās lietās. Redzēs, kā viņi to visu uzvers. Bet, cerams, ka uztvers ļoti labi un piedalīsies, kā to dara iepriekš. Bet tad mēs tā kā uz rudens pusi mums ir plānā Miķeļdienas gada tirdziņš. Mums ir dzējas dienas pirms tam plānā. Lai gan par plāniem jau nevar tā runāt uzreiz un stāstīt visu. Var nenotikt tā, kā gribās, bet, protams, Latvijas dzimšanas diena, protams, Ziemassvētki. Pašas vecmāmiņas priecājas un lepojas ar savu radošo apvienību. Man kā dubultai pensionārei ir ļoti daudz brīvā laika. Lai man nebūtu garlaicīgi, es labprāt piedalos
omītes un jūtos sabiedriski un aktīvi. Laima Ozola, Niklaus Miezis no Brejas, Īrijā.